Om Namah Shivaya. Jā, tiešām interesanti pilsētiņa. Nu, droši vien sabūvēt arī priekš Energyland parka, kurš ir ļoti iespaidīgs. Nu, rītā mēs viņu redzēsim. Nu tā, šitā būs mūsu guļamistaba. Cik tad te metri ir? 1, 2. Nu, principā, bišķiņ vairāk kā 2 metri plata. Ja gribi ielikt 2x2 gultu, tad bišķiņ platāk vai tu viss. Jā. Un te ir 1, 2, 3. Var sakot, tā, pagaid, cik tā māja gara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, 9 metri. Jā. 8,5. Nu, skaidrs, nu. Nomērījām, skaidrs, kaut kas līdzīgs jābūvēja Burziņos. Te mēs laikam rītā ēdīsim brokastis. Nu, baigā teltu uztaisīt. Laikam vasarā tikai šitien strādā. Tur ir spēļu istaba. Senā iekļauts arī kubuls. Lēkājamais. Piepūšama atrakcija. Ūdens maz! Ūdens beidzies. Tur tā mažumā otrā vaļā. Jā. Nelaiž vairāk basēns. Arī silts? Nē. Šis ir augstais baseins. Vienkārši ūdens. Jā. Reku tur ir kā var apstildīt, bet nav ieslēgta apstildīt. Jā. Nu jā, šitas jau ir tāds pieklājīgāks. Un arī šis ir augstais. Un arī šitas augstais baseins. Un tur ir Energyland. Tur mēs rītā brauksim pa tiem karuseļiem. Es pilnīgi šitien dzirdu, kā cilvēki kliedz. Un apsild uz gāzi. Nu, klausies, nu. Kas? Kur mēs bija ātrāk? Elementāri. Tas ir lētāk? Protams. Ko tu stāsti? Nu, tam čakars, uzliek grādus un aiziet. Jā, pie šitā nāksies padomāt, pie gāzes katliņa. Un ārā šitāda sauna. Te ir vaļā. Jā, te ir silts. Super. Ot, poļu malači, ko tik viņi neizdomā. Ot kā māk sataisīt, lai cilvēki var atpūsties. Te ir katram savu vietiņu, izslēdz gaismiņu. Čiks. Un viss notiek. Un dušiņa. Ziem šitāds baseins jāvāc nost ir. Nu, redz, te vienkārši attīra ūdeni. Un ir baseins. Šī tik dzīves saules pilns pēc. Jā. Un mīksts baseins, kas gan ir krūti. Vienīgais, vat nazīt te nevar ņemt līdzi. Jā. Ko nedrīkst ņemt Nu, līdzi? te kāds šautriņas sāk mētāt un iemet baseinam malā. Kā viņi tīras neskatās? Ne kā birsta, reka tev birsta tieši uzkāp uz virsū. Un tā arī tīra. Viens lien iekšā un tīra. Nu, ieiet iekšā jau un iztīra. Jā, nu skaisti, nu. Ir kur mācīties tiešām. Jānāk pastaigāties, apstīties, ko te vēl piedāvā tā teritorija. Un mēs atrodam grillu nelielu. Cik cilvēki tad ies var uzgrillēt gaļu? Ideāli, ne? Vienā pusē kurina,
Cep viens kaimiņš, te otrs kaimiņš, te trešais. Ar visiem. Te veselu tālu var uzdurt uz šitādu te. Te uzdur virsū cālu un grozi. Tā, te ir atpūtas telpa. Te jām tiekšā kapeiks ir, jā? Sienatīšana ir šlūts. Nu labi, es te nepiedalos. Es iešu nofilmēt vēl, kas te piedāvājums. Kāds piedāvājums? Te vēl ir duša telpas. Nē, vai kas te ir? Strādnieka ēka. Tā laikam saimnieciskā telpa. Un tā notiek vakariņu gatavošana. Bišķi palika pār kartupeļu. Te jau cepās. Un šitā atvarās loks un durvis, varētu teikt. Un nevienam mēs netraucējam, cik pretī galds. Tur ir mājas siena. Tur ir recepcija. Nu, prīmā. Ēdīsim latviešu nacionālo ēdienu, cepta kartupeļa, tomātu un pējumu, sezonas tomātu. Bijām aizgājuši uz veikalu, sapirkām produktus. Poļu tanti mūs ļoti labi saprat. Paņēmām gurķīšus, tomātiņus, krējamiņu. Tā kā viss notiksies, būs vakariņas. Pa pirmo. Vārds sakot, sajūta ir tāda, mēs cepam kartupeļus un pa logu skatāmies amerikāņu kalniņus. Nezinu, vai var redzēt kamerā, bet labdien! 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 Mums būs vēsi te šodien. Jā. Vārds sakot, vēl viss notiek. Tālumā pie apvāršana vagoniņi vēl laižās lejā. Nu, droši vien, ka rīt ap šito laiku mēs troli laidīsimies lejā. Nu, Dārta, šitā viesnīca tā patīk? Man mīļākā. Mīļākā viesnīca Dārtē. Nu, pasties, ka forši, ka te var iet laukā, bērniem Man ir daudzīties. draugs, bet viņš runā angliski. Tas nekas, galvenais, ka nauda ir. Tā, nu ir rīts, un mēs braucam, tuvojamies Energylandijai. Mēs laikam braucam pirmie, kopā ar strādniekiem. Tur jau kaut kas griežās jau. Jā, bet šodien vispār strādā, tas ir tukšs ir. Man vēl 40 minūtes būs. Pagājušreiz mēs stāvējām šitā laukā. Jā. Te ir Tels pilsētiņa. Pagājušreiz arī cilvēki. Cilvēki, jā. Cilvēki paliek teltīs. Un priekšā tāds milzīgi karuseļu kalni. Tuvojamies Energyland. Energylandija. O. Kas mums sakām šodienai? Nevar pamosties. Energylandija. Nevar pamosties, jā. Nekas, tūlītās pamodīsimies. Ar kājām gaisā drīz pamodīsies. Te pāris braucienu un būs tā pamodusies, ka... Davai, mamma, tu brauks arī par šo. Jā, vat galvenais, ka mammai un tētim visur jāizbrauc obligāti. Kur es tikai? Jā, redzi, Teici, ka tu brauksi. Polijā ir elektroauto uzlādes. Nopietni.
Mākslīgie smaidi. Visiem jāpriecājās. Roberts arī priecājās. Viss ejam uz aizmuguri. Uz aizmuguri? Tur ir vistrakākie karuseļi jaunākie. Vai ejam uz to lielo? Mēs ejam uz aizmuguri. Neizklausās labi. Jā, ejam. Nu, tas visu laiku neliek mieru man. Sākās histēriskā skriešana. Nezinām uz kurieni. Jāsāk esot to formulu. 1,20 m. Nu, bet... Jā. Pagad, Robert, reku 1,40 m. Minimālais 1,40 m. Jābūt ar vecākiem kopā, ja ir 1,20 m. Nu, iesim. Nu, labi, iesim. Nu, Dārtai patika? Jā. Ļoti bail man bija. Ļoti bail, jā. Bet tagad tu to. Nebija tik traki. Nebija tik traki. Īstenībā jā. Aizvēra acis un tad jau varēja braukt. Nu, laikam esam gals vaļā. Nu, vairs nav bailes, ne jau gribās. Uz lielajiem. Gribās uz lielajiem. Mēs jau nobraucām ar 2 tādiem trakiem un galvā. Mēs nobraucām 2 trakiem. Dārtai arī pārgāja bailes. Vai ne? Var sakot, tagad mēs ejam uz šito. O, kas tu pa slapjumiņu nobirst. Jā, brauc caur ūdenī. Varētu bišķi slapjus palikt. Nu, varētu bišķiņ palikt slapš. Ok, tas mums der. Nu? Braukšu ar to pašu karuseli, tam vairs nebūs bailes. Nu jā, tāpēc iesim skatīties to mazo karuselīt šito. Jā. Var sakot, lai kaut kur tikt iekšā karuseļos ir visu laiku jāiet kaut kur. Piemēram, ja mēs būtu šeit, tad tās būtu vēl 50 minūtes. Jā, tad mēs ejam uz priekšu, uz apakaļ. Un tad mēs šitā peldēsim. Šitā te. Nu labi, vismaz var iepazīties ar situāciju. Kā tur būs? Dienas beigās brauksim. 40 minūtes. Īstenībā šodien rindas nav, baigi labā diena, lai brauktu. Jā, tā ar atrakcijām. Tā bišķi smidzina, bet tas labi, jo nav rindas. Bišķi smidzina, nav karsts toties. Sākums ir daudz sološs, braucam pa upīti. Nu, ko? Braucam lejā. Aizbēsim paiciņas. Un aiziet. Kaut kur jau pieturās. Vai dieniņās! Priekš kam? Nu, kaut kā salīdzinoši ar iepriekšējiem jau var tik traki nav jau.
Tā, nu jāiet uz vienu no trakākajiem. Uz šito. Bet jocīgākais, ka tie cilvēki iznāk ārā un vēl var paiet. Nu kā Robertam patika? Bija labi, es gribu vēl vienreiz. Vēl vienreiz. Nu skaņas ir labs. Galva vēl reibs. Bet tā kā brauc, tad īstenībā nav laiks vispār neko redzēt. Tikai kratās. Jā, nevar saprast, kas notiek, kas smadzenes reāli neaptver, kas notiek tajā brīdī. Jā. Vienkārši kaut kur lido, kaut kas gāžās, kaut kas vibrē, kājas gaisā, gājas lejā. Bet no malas ieskats ir briesmīgāks nekā brauc. Redz, tajā vietā, kur tieši blakus tam. Jā. Sīdēm likās, mums ietrieksimies, bet tieši pagriezās tajā brīdī. Jā. Ir pienācis uz pašu trakāko. Kā viņš saucās? Zadra. Zadra. Nu, okei. Cilvēki kliedz, par to naudu maksā. Ot jocīgi, vai ne? Bet cilvēki kaut kā nenormāli samaksā tādu naudu un beigās kliedz vēl no bailēm. Jā, nu labi. Vēl pie tam lietas līst, paliek slidens bremzes tagad. Jā. Jā. Vēl pa nagiem sit noteikti, zin kā ir pliki vādi. Neapstājās, izbrauc vēl vienreiz. Viņš jau nevar apstāties. Tāpēc ir ietik ātri. Tad nenāks garām tagad. Jā. Nu, šitā mēs nu pat nobraucām. Skritietis trakākais, tur augšā tā kā sienu krist. Jāalso. Tāds sajūt, ka mēs būtu nosportojuši, noskrējuši kādu kilometru. Jāiet mums ar uz šito laikam būs. Nu, pa lielam visu būs izbaudīt. Šitas nav redzēts tāds. Normāls skats no apakšas. Dārta brauc ar Daigu. Nu, kopējā aina apmēram ir šitāda. Vēl tikai širo jānobrauc, bet to pašās beigās. Ar to mēs nobrauks pašās beigās, kad ies ārā. Nu, tas laikam ir tas trakākais. Nu, super. Un reku te briest jauni, redz vēl gaiši viņi ir iekrāsot. Viņi būs vaļā drīz. English! Sēd iekšā. No? Baigais vēls. Tā, Dārta.
Oriģināli. Jā, mēs atkal to izdarījām. Jā, jocīgākais tas, kā 3 gadu atpakaļ mēs te bijām, vai 2 gadu atpakaļ, man likās, tie cilvēki nav normāli, kas ar viņu brauc. Pagāja pāris gadu, mēs tagad esam tie nenormālie, kas brauc pa to traku kalnu. Jā, 2 reizes pēc kārtas. Bet otrā reizē sapratu, nē, tas nebija laba doma braukt ar viņu atkal. Es būtu galvenais gatavs. Tāda rīks. Jā. Tur būs Eju, kurš pievilk stiprāk šito? Man nav elpot ko. Man vispār, tēt, pasties. Jā, bet man... Viņš sakratījās uz leju. Šitā trūba man vēdrā iekšā. Nu, tūlīt būs šļakatiņas. Jā. Var sakot, pienācis laiks uz to kulmināciju uz pašu trakāko nobraucienu. Pēdējais trakais nobrauciens. Grūti jau aprakstīt tos izmēru. Man liekas, viņš tur kādu kilometru vairāk brauc. Jā, nu tikko izbraucām ar šito trako raķeti. Tas ir kaut kas ārprāts. Es varēju izslēdot. Nu, ir briesmīgi. Ir briesmīgi. Tikpat kā izskatās, tā arī ir. Un baigi garā tā trasa. Un tas kritiens vienkārši ir, nu, tāds, ka lejā liekas, kad ir... Pie nākošā kalniņa jau gribās tā, ka nē, vairāk negribu. bet ir atkal un atkal. Un tā vēl izdomā apmesties augšpēdus. Nu, te nav vājiem nerviem. Te, man liekas, nobrauc kāds vairākus kilometrus, bet tas laiks ir ļoti īsts, jo baigais ātrums. Un viss. Viss tagad ir tāds bezspēks, tagad jābrauc uz Varšavu. Man pilnīgi tur sāk iet melns gracim, kad mēs braucām lejā, es gan izslēdzos tajā karsavī. Nu, bija tā jocīgi, jā. Gribējās teikt, ka nē, vairāk negribās. Gribējās apstādināt viņu. Tādēļ es esmu Varšavā. Piekusuši 11:30. Kaut kāds jāspilveni galvenais jāpaņem. Un aiziet viesnīciņā. Novotel. Nevar izlasīt. Var sakot, knapi dabujam pārkingi. Rīts, Varšava. Dosimies mājās. Esam sagaidījuši rītu, izgulējušies, padzēruši kafiju, ļoti garšīgi, numuriņā bija aparāts. Tur mūsu mašīnīt lejā stāv. Dosimies mājās, pēc kādām 8 stundām būsim Latvijā mājās.